tomēr vienmēr paliek labsirdīgs. Ja? Nevelti viņš savam dēlam arī ir teicis, ka cilvēkam ir jābūt, kā tur nu bija, stipram, gudram un labam. Ja? Tātad šo te labestības to robežu nedrīkst pārkāpt, un viņš nekad to arī nav pārkāpis. Un es viņu arī atceros kā tādu ļoti elegantu, brīnišķīgu kungu, kura parādīšanās vienmēr izstāžu zālē. Tas bija tomēr tāds notikums, arī tīri viņa tā fiziskā klātbūtne, ja viņš parādījās. Viņa dzīve ir bijusi pietiekami gara cauri daudziem laikiem. Ja viņš ir dzimis 10. gadā, tad varat iedomāties, viņš taču izgāja cauri. Bērnībā bija Pirmais pasaules karš, un tālāk, lūdzu, viņš mācās Mākslas akadēmijā brīvvalsts laikā, tad viņam arī ir tie pirmie iespaidi, bet tad seko karš, kad viņš ir jauns puisis un iesaucams. Ja? Tātad viss, kas nāk kara laikā pāri jaunam cilvēkam, vīrietim tieši, ja? To visu viņš ir izbaudījis. Un tāpat to, kas notika Staļina saulītē, ja? Par kur viņš arī tur tā ironizē, ka viņi tur tā varēja sauļoties tad no vienas puses un no otras, kā kuram tur tas izdevās. Ja? Baušķinieks ir ļoti pašpietiekams, man šķiet, kā cilvēks un ļoti gudrs. Viņš ir ļoti gudrs un viņš arī nepārspīlē šo savu ironiju, viņa ir kaut kāda tāda labestīga. Ja? Man jau, domājot par viņu, es arī tā sapratu, ka vienīgais, kas kaut cik turpina it kā viņa to domāšanas ceļu, ir Poikāns Ivars. Ja? Taču Poikāns ir daudz negantāks. Baušķinieks tomēr vienmēr paliek labsirdīgs. Ja? Par nelielu tādu ietekmi, baušķinieku ietekmi mākslā mēs varam runāt Maijas Tabakas darbos, kas arī ir ļoti zināma, tautā mīlēta. Un Maijas Tabakas darbos viņš ir klātesošs, jo viņš ir viņas pirmais skolotājs. Viņa gāja pionieru pilī pie viņas pulciņiem, un tur arī tā kā iemācījās to pasaules redzējumu. Tādā veidā baušķinieks ir klātesošs vēl mūsdienu mākslā, Maija Tabaka darbos. Un tādā veidā mēs viņu varam pastarpināti just. Bet, tad, ja mēs runājam vispār par Ausaka Baušķinieka ietekmi uz sabiedrību, tad ir, manuprāt, jāmin viens ļoti būtisks aspekts, kas ir humors viņa darbos, un tā ir ļoti reta parādība. Viņam ir labdabīgs humors, viņš nav ironisks, viņš nav tāds ļauns, agresīvs, viņš vienmēr to dara maigi pasmejoties, un, manuprāt, tā ir tāda psihoanalītiska funkcija, ko viņš veic sabiedrībā. Tad, kad tu runā par kādu aktuālu problēmu, bet dari to ar smaidu, tu tādā veidā it kā attīries. Tev kļūst vieglāk vienkārši. Tu smejies un tādā veidā atbrīvojies no kaut kādas iekšējās spriedzes. Piemēram, tu redzi netaisnību, kas notiek. Viņš ir redzējis, kā pensionāri rakājās pa miskastēm vai vēl kaut ko citu. Ar savu trāpīgo mākslinieku aci to vēlreiz parādīs, bet no tā izveidojas nevis dramatisku un šausmīgu situāciju ārprāts. Mums tagad visiem jāiet vienīgā vieta, kur mēs varam aiziet, es nezinu, braukt projām no Latvijas. Nē, viņš piedāvā atrisināt to kaut kā mazliet rotaļīgu, mazliet ar joku un humoru. Jo mēs visi esam dzīves ķīlnieki, un kā mēs pēc iespējas veiksmīgāk spēsim ar to sadzīvot. Jā, tādā veidā es uzskatu, ka baušķinieku māksla ir ļoti būtiska tieši ar šo momentu Latvijas mākslā. Viņu interesē viss reālais, protams, kas notika. Viņam bija savs vērtējums. Ja?
Viņam bija savs vērtējums, lūk, kaut vai tie vēstures baltie plankumi, ja. Viņš atrada visiem šiem saviem vērtējumiem ļoti tādas groteskas un interesantas formas. Nu, es domāju, ka tas jau tāpēc cilvēkiem arī viņš patīk, ja. Ir, piemēram, šis pats lielais tilts, kurš rāda visu dzīves ceļu no sākuma līdz beigām, ja. Viņam patika arī domāt par saviem laika biedriem. Viņam bija tāda cieņas pilna attieksme pret kolēģiem. Arī viņiem viņš ir veltījis savus darbus. Un tad, protams, tiem tehnikas sasniegumiem, ieskaitot robotu pasauli. Ja? Tagad mums, nu jā, tajā brīdī tā bija pilnīga novitāte, ja? Un viņš tajā arī atrada to cilvēcisko momentu, kam tur vajadzētu būt noteikti iekšā. Protams, viņa interesēja lielie pagātnes meistari. Un, protams, Leonardo, bet nešaubīgi arī, teiksim, Bosks, kuram jau pirmajam parādās lūk šie te fantāzijas uzplaiksnījumi un visi tie mošķi, kas cilvēku arī ietver bieži vien viņa dzīvē. Ja? Tā kā es domāju, ka Baušķinieku var vērtēt ļoti daudzajādi un dažādi. Galvenais var atrast ļoti daudzus un dažādus stāstus, kurus viņš ir gribējis pastāstīt gan par saviem līdzcilvēkiem, gan par notikumiem apkārt un arī pašam par sevi, par tām sajūtām tajā laikā. Viņš bija vienīgais pastarītes ģimenē, un tas arī, teiksim, saskaņā ar mākslas zinātnieku Zigurdu Konstantu veido viņa personībā tādu jaunākā bērna sindromu, ka viņš ir vēlējies būt tā kā lutināts lolots, ko ļoti veiksmīgi ir īstenojas viņa sieva, tālākajā kopdzīvē. Un tad arī viņa mākslā tur bieži vien tādi lielā ģimenes saime vai lielais kaut kāds aizbildnis ir kādreiz iefigurē viņa darbos. Viņš visu kaut ko ir taisījis, gan interjerus, gan tur konzervbunžām etiķetītes, smalko potiņu. Tā kā tāda etiķetīte uztaisa, tad par to dabūt sēžu un trubuļu. Tie tādi labie darbi, ļoti rūpīgi viņš to darīja. Mazām otiņām zem palielināmā stiklu. Kādi noformējumu objekti, ja, plakāti, lūk, šīs te pašas šprotu buņģas, un tad tādi humoristiski, protams, zīmējumi, kā ar Mikiju Peles. Dažādās situācijās, līdzīgi kā pionierīši, ja, kas lido uz mēnesi, tas viss ir vienkārši maizes darbs, ja, maizes darbiņš. Un pa to vidu, protams, pasprūk kaut kādas ķecerības ar Staļinu, kurš izbāza smēli un to baru, kas viņam apkārt, un tas ir 48. gads, ja, kad ir pilnīgi skaidrs, ka tālu tu vari nokļūt ar šādām te lietām, ja kāds to patiešām ieraug. Bet, gods kam gods, neviens no viņa paziņām, no viņa tuviniekiem neko par viņu ziņojis nav nekad. Ja? Un, lai kā tā paudze varbūt centās runāt tikai tai Ezopa valodā, tomēr jau pasprūk jau tie patiesie vārdi. Un Baušķiniekam noteikti tāda arī bija, bet ļoti daudz, kas bija paslēpts, ieslēpts, ja, tais viņa sižetos. Ar pašiem darbiem man tā nešķiet, ka viņš sevišķi būtu tā pelnījis. Viņš jau būtībā tādā kaut kādā arī riktīgā darbā. Laik pa laikam kaut kad viņš kaut ko tā ir strādājis. Es zinu, viņš medicīnas muzejā kaut kādu laiku, kad es gāju pirmā klasītē, tad viņš tur pa noformētāju tur bija.
Bet lielākoties es tēvu atceros kā cilvēku, kas dzīvo mājās un cep kartupeļus un tais zāģē vīlē uz tais skapīti un radio uz kaut ko pamālē un tā. Man no viņa faktiski ir arī tas mājas dzīves, tas kaut kādā ziņā tas piegrieziens, ja, ka māja ir tā vieta, kur ir īstā darīšana. Ja. Nevis citur kaut kur, bet tieši mājā, ka tu iekāp čībās un tu esi tur, kur. Jo darbnīca jau viņš dabūjis salīdzinoši vēlu, bet līdz tam mēs dzīvojām vienkārši dzīvoklī kā dzīvoklī un līdz ar to arī viss tā viņa gan radošā, gan sadzīviskā, gan tehniskā, gan visādi citu veidu dzīvi, viņa turpat mājās arī bija. Viņam diezgan tas ceļš nebija tāds rozēm kaisīts, un viņš maz nevarēja tik mierīgi gleznot. Viņš ir strādājis arī Pionieru pilī, tas varbūt ir viens no garākajiem posmiem, jā, taisni kā pasniedzējs, bet pa īstam sākt gleznot, lai cik dīvaini tas nebūtu, viņš sāk pēc 65 gadu vecuma, jā, tad, kad viņš beidzot dabūja darbnīcu. Un tad viņš bija pensijā, viņš bija brīvs cilvēks, un viņam bija darbnīca, un viņš varēja nodarboties no sirds un dvēseles tieši darīt to, kas viņam visvairāk, ko viņam gribējās un kas viņam patika. Ja? Jo tas, ka gleznošanai absolūti ir nepieciešams laiks, to viņš vienmēr ir uzsvērs. Viņš strādājis vairāk pa naktīm gandrīz, vai jā, vakaros pa naktīm, bet tāpēc arī, redziet, tā ir atkal priekšrocība. Ja tu neesi tāds krāsu fans un tu skaidri zini, ka tev nav nepieciešams skatīties, kā tur tā gaisma to krāsu, to formu tālāk tur veidoja, tu vari strādāt arī naktīs, tu vari strādāt vēl vakaros, un viņš tā arī ir strādājis un ļoti intensīvi un ļoti daudz. Divos posmos var dalīt. Ir pirmais posms, kas ir pirmās Latvijas neatkarības brīvvalsts laiks, kad viņš principā pavisam citādāks nekā mēs pazīstam Auseklu Baušnieku. Viņš glezno tādas klasiskas, diezgan kolorītā, tādas brūnganas, tādas klasiskas latviešu, ja tā var teikt, gleznas. Un pēc tam, pēc šī pārā un pēc Otrā pasaules kara, viņam ir posms, kad viņš principā ļoti nedaudz nodarbojas ar mākslu. Un paralēli viņam maizes darbs ir tātad Pionieru pils, un reāli vislielākais tas darbu kvantums top pēc tam jau, ka viņš ir pensijā, kad viņam vairs nav jādomā par iztiku. Un tad arī viņš ir ārkārtīgi ražīgs, un viņš principā ir viens no tiem retiem māksliniekiem, kas tieši tuvojoties mūža noglēs un vairāk uzplaukst, aizvien vairāk un vairāk viņam ir ko teikt, un viņš atbrīvojas un veido dažādas kompozīcijas. Ja mēs skatāmies viņa darbus, mēs spējam ļoti daudz ko pateikt par to laiku. Mēs redzam, ka pēkšņi ienāk zinātniskā fantastiski, viņa darbos parādās marsieši, vai ka viņa darbos parādās roboti, ka visi ir aizraujušies pilnīgi ar robotiku un ar tam līdzīgām lietām. Mēs varam it kā raksturot laiku, kas tad notika, bet paralēli tam viņam arī tādas lielizmēra kompozīcijas, kur viņš tā kā atkāpjās, tā kā vecmeistari, tā kā Brēgelis atkāpjās un veido milzīgas simboliskas kompozīcijas, kur katram ir sava vieta un kur viņš risina tāds globālāks jautājums par dzīves jēgu vai kur visi mēs dodamies un tam līdzīgi. Viņam ir tādas divas līnijas. Un vēl trešā lieta ir tas, ka ik pa laikam viņam tāda seriāla pieskaņa. Viņš īsti nav tāds seriālists, bet viņš spēja tik meistarīgi savērt tās ikdienas situācijas, to ikdienas realitāti, bet atdzīvināt viņu ar tādu kaut ko ārpus, tā kā virs realitātes. Un sanāk, ka tie darbi vairs nav vienkārši, teiksim, sociāli kritiski vai vienkārši simboliski, bet arī tādi, kas nedaudz atdzīvina fantāziju, un tie darbi galvā veido mazliet citādāku to realitātes uztveri. Viņš ir mēģinājis cilvēku saprast. Viņš ir mēģinājis viņu parādīt visā tai dažādībā,
viņa, nu, teiksim, trūkumos un skaistumos, ja? Un tajā pašā laikā, protams, viņa laiks ir devis vielu, ja? Šim cilvēkam parādīties tieši tādā vidē vai arī, teiksim, ņemot vērā tos zinātnes sasniegumus, kas tajā laikā bija. Ja? Patiesībā, ja Baušķiniekam, laikam, tomēr tā fantāzijas pasaule bija ļoti, ļoti nozīmīga. Viņu ļoti interesēja. Visi šie zinātnes sasniegumi, nevelti viņam ir pašportrets, kurā viņš sniedz kosmonautam uz kaut kur uz Mēnesi vai Ziedu. Ja? Viņam tas bija svarīgi. Ja? Tāpat kā viņam tiešām bija svarīgi savietot laikus, laikmetus, parādības vienā attēlā, kur mēs varam runāt par kaut kādām sirreālām tādām ietekmēm. Kaut kad bija tāda ienācis prātā tāds salīdzinājums, tā doma, ka vispārībā, teiksim, kas ir māksla, māksla ir cilvēka pacelšanās pretī dievišķajiem. Un tur var būt tā, ka tā uztver, viņi var būt nenosaukti, viņi var būt tādi. Man liekas, ka tā kaut kāds jāuztver. Var jau sajūsmināties, teiksim, pa detaļām vai pa kaut kādiem virpinājumiem un krinkaļiem, paņēmieniem un smukumiem vai kaut ko. Nu, tā arī ir tāda puse, bet viņa faktiski nav galvenā. Galvenā jau ir tā, tas, kas nāk no viņas. Kā tehnisks cilvēks, ka viņš aizrāvās taču ar radioamatierismu, ja? Ka tā jau nebija tikai fantastikas pasaule, bet, piemēram, šie te dīvainie veidojumi, šie te mobīļi, ja? Kas ir, nu, pilnīgs avangards savam laikam, ja? Kurus viņš veidoja vienkārši tāpat savam priekam, taču, ja tas būtu parādījies tajā brīdī konkrēti izstāžu zālēs, jebkurā pasaules vietā, tas būtu bijis avangards. Tas būtu bijis pilnīgs avangards, un viņam domāšana bija, lūk, tāda ļoti radoša, taisni tajā visā, kas cilvēkam tajā brīdī, kas viņu var nodarbināt, ja? Kas viņu var nodarbināt kā sociālu būtni, kas viņu var nodarbināt kā radošu būtni, un kas viņu var nodarbināt kā būtni ar milzīgu iztēli un vēlmi kaut ko veidot. Ja. Viņš jau ārkārtīgi vispusīgs cilvēks vispārībā bija. Viņam tās aizraušanās faktiski bijušas vēl daudz plašākas. Bet rādio tas viņam tāds centrālais hobijs tāds. Viņš pats būvēja, viņus taisīja, un nu, viņam bija, teiksim, perfekta fotogrāfija tikpat, ja? Vai minerālu kolekcijas. Tāpēc, teiksim, man ļoti ir paticis, nu, ir daudz cilvēku, kas mēdz priekš mājas uzbūvēt kādu mēbelīti vai kaut ko tādu, ja? Bet man ir šausmīgi paticis tas, kā tēvs to ir darījis. Ar kaut kādu reizē māksliniecisku, grafisku eleganci, ja, un tehnisku ļoti labu saprašanu. Faktiski, nu, tas, ko es tā, nu, māku darīt, ja, vai tur urbt, vai zāģēt, vīlēt, ja, to visu man teica mācījis. Par tām mūzikas lietām jau pēc būtības arī ir tā, ka tas jau viss ir no viņa, viss tā. Arī, teiksim, jēdzienu par to skaņas kvalitāti, ja, un tādām lietām. Kā tehniski arī aparātu uzlabošanu vai kaut ko tādu radošu pieeju. To, ka magnefonam nav īsti daudz augstie toņi, un tētis man iemācīja maziņam, kā tur vajag ielodēt kondenzatoru, un tur, man liekas, savādāk korekcija.
pilnīgi uztraucās par to, ka viņš krāsās grūti orientējās. Nu, viņam likās, ka krāsas ir tāda lieta, ko viņš tā arī. Viņš taisīja visādus palīgi līdzekļus, ja, teiksim, viņam tādu, drāts pielikts krāsēni kaut kādu vairāk visādu krāsu papīrīšu tādu maziņu. Viņš tā paņem, skatās uz to bildi, kurā vietā liktos, ka tāds laukumiņš tādā krāsā derētu. Ja, tā. Nu, visādas tādas paņēmienas izgudrojot, kā kompensēt to, ka pašam liekas, ka kaut gan man jau tie viņa kolorīti liekas ļoti jauki, tīpaši pēdējo laiku, pēdējo gadu tie, man liekas, tie ir tādi kolorīti, kādu nav nevienam cilvēkam. Tādi, tie rēni, zilīgie, rozīgie, zaļīgie, tādā veidā es neesmu redzējis kādu citu cilvēku bildēs. Lūk, te ir tie krāsu paraudziņi, kurus viņš izmanto, jo viņš ļoti racionāli izsvēra, kas ir viņa stiprā puse un kur viņš varbūt nav tik stiprs. Ja? To viņš arī pats teica, ka es jau zinu, ka man forma, tā ir mana stiprā puse, un viņš ir tiešām absolūti perfekts figūru atveidojot. Ja? Viņš figūru pārzina pilnībā, un viņš zina visu, ko ar figūru var izdarīt. Ja? Nevelti viņam daļēji viņš varēja būt pat tēlnieks, ja? Bet tikai viņš atteicās no šī ceļa, sakot, ka tur jau bija Zaļkalns, ko viņam tur darīt. Ja? Bet glezniecība ir tiešām krāsu māksla, un tā kā viņš apzinājās, ka tā viņam varbūt nav tā pati stiprākā puse, viņš izvēlējās šādus te paraudzeņus, lai katru reizi, īpaši tad, kad viņš atrada arī to savu glezniecības manieru, to poantīlisko ar tiem tiem punktiņiem, kur tīri krāsu laukumiņu, kopā veido to tonālo priekšstatu. Ja? Ļoti daudz pielipuši sarunu valodā, teiksim, kaut kādu tēvu teicienu, kaut kādu viņu, visādas muļķības, intonācijas un tādas lietas. Un jau vairāk tas faktiski notiek kopš tā laika, kad tēvs nomira. Un, man tā kaut kā tāda muļķīga iekšēji tāda sevi par kaut kādu pāridentificēšanos, par kaut kādu nostāšanos tajā vietā, kur nav vairāk. Un man tas nepatīk. Savā ziņā būtu pareizi būt pašam tādam, tā kā tu pats esi, ja, bet es vienkārši dzirdu runājot. Es neviļus un necenšoties, bet kopēju tēvu kaut kādā ziņā. Un katru reizi, teiksim, paņemot kaut kādu viņa skrūvgriezu, kaut ko salabojot, kaut ko sataisot, tas ir tas, kā es cik sen neesmu bijis, teiksim, uz skapiem, kur viņš apglabāts, jo man liekas, ka man nešķiet, ka tur kaut kas no viņa atrodas vispār, ja. Bet katrā skrūvgriezī vai flakstangā vai kaut kādā tādā lietā, tur, man liekas, ir pilns ar viņu, ja.